Cilvēki to aizmirstam, zaudējam intīmās saites ar dabu. Mūsu dzīvē rodas neizprotams grūtības. Raisās dvēseles nemiers, un mēs sākam tos ceļus, kas ved uz distresiem un garīgās krīzes stāvokļiem, kam seko psiho un psihosomātiskās slimības. Bet hipnozē ir iespējams radīt intimitāti ar viņas augstību dabu. Noteikti. Noteikti. Un izzūd satraukums par rītdienu, bažas par veselību, mokošas bailes no nāves. Dabā tā visa nav. Daba ir mūžīga. Saplūstot ar dabu, uz brīdi mēs dzīvojam tikai tam mirklim, kurā atrodamies. Tā, kā tas notiek dabā. Izgaist spriedze, kas bloķēja organismu sistēmas un atjaunojas tā psiholoģiskās un bioloģiskās aizsargspējas. Tāda vērtība ir intimitātes brīdim ar dabu. Un cilvēks padzēries no šī dzīvības avota, iedegas radošā deksmē, caur kuru liek pamatus savai mūžībai. Nu, lūk, viņš atrada savu dzīvības avotu un savu brīnumu sakni. Daba pats labākais psihoterapeits. Daba hipnotizē cilvēku. Protams, ne jau vienmēr. Tad, kad tās skaistums licis ievibrēties psihes smalkajām stīgām. Un arī seans ir iedarbīgāk, sievis apkārt smaržo vasara, un daba spēlē savu simfoniju uz raunas staburaga arfas. Arī Līgos svētkos psihohigienas un psihoprofilakses kluba biedri mēdz būt kopā. Līksme ir šī sastapšanās vasaras vidū.
Dziļu saviļņojumu, kas līdzīgs hipnotiskajam stāvoklim, var sniegt zils ziedu zvaniņš pļavā, balta ūdensroze ezerā un dzidra avota lāse saules starā. Tā ir daba. Tikpat bagāta, tikpat mainīga, tikpat daudzveidīga, tikpat neizsmeļama kā cilvēka dvēsele. Daļa hipnotizēto nonāk ļoti savdabīgā, tā sauktā somnambulisma stāvoklī. Somnambulu psihe it kā divējādojas. Viena tās daļa, ko nevada hipnotizētāja suģestija, guļ ciešā miegā. Otra, vadāmā, atrodas aktivitātes visaugstākajā pakāpē, un ar šo vadāmo daļu hipnotizētājs var hipnotizēto pēc vēlēšanās rosināt darbībai jebkurā virzienā. Mēs nedzirdam, ko saka hipnotizētājs. Šie intīmie vārdi domāti tikai viņai, sievietei, kas glāsta eglīti. Tikai nedomājiet, ka tās ir eglītes asās adatas, kam pieskaras viņas pirksti. Nē, tie ir mīļotā mati, mīļotā pleci, kam tiecas pretī sievietes rokas. Hipnozē taču iespējams neiespējamais. Hipnoze ir brīnums, kas dzīvi pārvērš sapnī. Bet vai vienmēr arī sapni dzīvē? Ko lai dara pēc pamošanās? Mīlestība spēja ievainot dziļāk par naidu. Mēs saucam saudzējiet dabu, bet aizmirstam saudzēt cits citu. Arī labie vārdi ir bīstami. Un tomēr mēs nespējam dzīvot cieti noslēgtām sirdīm, ļaujot brīnumam mierīgi paiet garām.